Sveiciens visiem, kas noskatīsies šo video. Bet šajā video būs tieši par ko brīdināja 2 gadus atpakaļ. Šajā video būs par slavenāko vienu no lomu spēlētājiem opozīcijas 2021. gada teikto frāzi un par slavenāko šobrīdējo opozīcijas lomu spēlētāju, kurš šobrīd identiski vienu un to pašu pasaka. Svetbanka digitālās attēlības veidās Ģirds Bērziņš intervijā Latvijas radio teica, ka vispār pēc 10 gadiem banku maksājuma kartes vairs vispār nebūs nepieciešams. Mēs maksāsim ar laulāka drauga gradzenu, mēs maksāsim ar acu skatienu, es nezinu, dažādi. Absolūti realitāte tas, ko viņš saka? Es domāju, ka jā. Ka mēs ļoti ticam, jā, jo arvien vairāk lietas, kuras mēs ņemam līdzi, ņēmām līdzi, šobrīd atstājam mājās. Tā skaitā tās ir maksājuma kartes. Es domāju, ka šeit no klātesošiem droši vien vismaz pusē ir piesaistīta, vai visiem varbūt ir piesaistīta maksājuma karte telefonam, un mums ikdienā viņi vairs nav vajadzīgi. Es domāju, tā ir tāda lieta, kas ir skaidrā nauda, kas tik ļoti patīk vāciešiem, arī latviešiem patīk skaidra nauda. Viņi taču dzīvos dzīvi, Skaidra nauda, es domāju, ka paliks vēl kādu laiku, protams, jā. Suvenīgi. Kā 90%, vairāk kā 90% ir valstī pieņemto likumu lēmumu, ir pašas birokrātijas izdomāti, viņi paši sev atražo. Parlaments nav vieta, kur kaut ko lemj. Cilvēki domā, ka Saeima ir vieta, kur kaut ko Saeimā nekas netiek izlemts. Tas ir tas Saeimas darbs. Tur var nebūt cilvēki, tur var nolikt tur reāli var nolikt, ka mūsdienās Japānā ir tie roboti, kas kaut ko nospiež visu. А политики просто выполняют то, что бюрократы написали. А что хотят бюрократы? Получить хорошую зарплату или получку, как в свое время говорили, и все. Protams, tikai viens bija smieklīgs. Gan 21. gadā, kad es to dzirdēju, un līdz šim brīdim. Ja jau parlamentā likumus nepieņem, ko tad jūs tur abi divi tiecāties līdz iekšā? Конечная цель этих людей – создание одного мирового правительства, управляемого банкирами. Они осуществляют это по секторам. Европейская валюта – евро, Европейская конституция – это одна часть. Сейчас они пытаются осуществить это в Америке, Североамериканский союз. Они хотят создать новую валюту – Амера. Вся программа включает в себя создание всемирного правительства, где все люди имеют вживленный в тело микрочип радиочастотной идентификации. Все деньги находятся в этих чипах. Наличных денег больше не будет. Это мне сказал лично Рокфеллер. И это то, чего они хотят достичь в конечном счете. Все деньги будут в чипах и заменят наличные деньги. В любое время они смогут снять с вашего чипа столько денег, сколько захотят. Если они скажут, что вы слишком экономите на налогах, они просто снимут деньги с чипа в цифровом формате. Тотальный контроль, тотальный контроль. И если вы разделяете мои взгляды и протестуете против того, что они делают, они просто отключат ваш чип, и у вас ничего не останется. Вы не сможете купить еду, не сможете ничего сделать. Это тотальный контроль над людьми. И этот чип соединен с базой данных, которая содержит информацию о ваших покупках, о том, чем вы занимаетесь, обо всем, все в чипе. Они хотят одно мировое правительство, контролируемое ими. Всем людям будут имплантированы чипы. Все деньги будут в этих чипах. А они будут контролировать чипы. И вы станете рабом, слугой этих людей. Это их цель. Это их намерение. Он сказал: а что ты так беспокоишься за людей? Какая тебе разница? Заботься о себе и своей семье. Šo video droši vien arī nocenzēs. Ziniet, internetā kaut ko runāt, tas ir tas pats, kā apsēdies valsts drošības dienas kabinetā un visu to pašu stāsti. To, ko tu gribi internetā pateikt. Daudz teiksim, jābrīdina vai kas cilvēki jāsaka. Tu vari brīdināt tikai caur atslēgas vārdiem. Tālāk katram cilvēkam jāpieņem savā galvā, jādomā. Atceramies arī, ka daudz domā šobrīd, kas notiek blakus kaimiņu valstīs, saucamajās, kaut viņi dzīvo visu zemes, tas konflikts, kurš šobrīd vislabāk novērš uzmanību no tā galvenā mērķa,
pēc kā viņi vadās. Jā, kuri nezinu, gan Ukrainā, gan Krievijā arī plāno pa digitālo naudu, pa digitālo rubli saucamo. Kā tā? Vai tas masu slepkavošana, kuru izraisīja, jāsaka tā, kopējā plānā, vai tas nav tā, likvidēt, sevišķi zinām, ka tur brauc algotņi, likvidēt visus tos, kuri varētu pēc tam nostāties pret to īsto globālo plānu, digitālo verdzību, digitālo naudu. Varbūt tas ir īstais iemesls, kāpēc tur ir izveidots tīši speciāli konflikts. Jo interesanti paliek, vairāk kā 9 gadu tur notiek militārais konflikts, kā gadu ir kārtīgs, bet neviens līdz šim nav trāpījis pa to putlera gāzi fodu. Interesanti nepaliek. Kas varētu mainīt vispār cilvēks, kas varētu mainīt, nostāties, ko darīt uz priekšu? Pirmais, atcerieties vienu, nostājieties pret viņu noteikumiem, izdomu noteikumiem, pret viņu izdomu normatīviem aktiem. Kāpēc izdomu? Jūs esat redzējuši kādreiz kaut vienu no tiem normatīviem aktiem? Jūs esat redzējuši, izņemot kaut kāds valdības vēstnesis vai likums LV, visi šitie čukņu kantorīši, kas kaut ko publicē, esiet redzējuši dzīvē ar parakstu, pareizu noformējumu? Neesat. Gluži tāpat kā ar satversmi. Kur vienīgais, ko viņi varēja, tas ir panikā bļaut, kaut kāda avīze, kaut kas tur derot, īsti nekas nedara. Kāpēc arī jūs neredzat uz normatīviem aktus? Kāpēc jums viņi nerāda, slēpi? Atceramies, kā Allans Guru PMK noteikumiem 2 gadus apkārt prasīja. Uz ko atbildēja viņi? Mēs nevaram parādīt. Kāpēc viņi jūs neredz? Atcerieties vienu. Jeb uz kuru normatīvu aktu, ja uzliek kāds parakstu no tā pieņēmējiem, it kā, kaut gan ziniet, parlamentā nepieņem neko. Automātiski viņš parakstījies un viņš uzņemās atbildību. Spilgtākais piemērs – Dombrovskis, kurš šobrīd Eiroparlamentā, pat arī pirmais, kurš jau atklāti izteicās par to digitālo naudu. Atceramies bišku atpakaļ pagājušo gadu. Pirmais, tad, kad viņš būvvaldē bišku uztaisīja arī ar normatīviem aktiem kustību, pēc tā sagro Maksima. Vairāk kā 50 cilvēki gāja bojā. Vai atbildību uzņēmās? Nē, jo nebija jau neviena paraksts. Šeit ir atbildi. Jebkuram normatīvam aktam, ja uzliktu viņa parakstu, pēc tā būtu atbildība. Atceramies par slaveno pilnvaru nodošanu. Ar neviens īsti nav redzējis. Protams. Tā kā esam dziļi auzās un mainīsies tikai tajā momentā, kad jūs stingri nostāsieties pret neesošiem normatīviem aktiem. Ja gribiet teikt viņi esoši, pārbaudiet dzīvē. Pārbaudiet, vai tāda eksistē. Jums bija piemērs ar satversmi. Vienīgais, ko viņi varēja, avīze. Bet līdz avīzei kaut kas bija jāiznes. Jā, un kā viņi devē, arhīvā ir satversmes stenogrammas. Tas ir, ko satversmes sapulce it kā lēmusi. Ir kā vesela čuptura papīriņiem. Tad jau arī satversmē vajadzēja būt arī tieši tāpat. Papīra formātā. Ne jau kaut kāda avīze. Kaut kas tam līdzīgs. Vai ir publikācija, vēl trakāk. Izslēdz internetu, izslēdz elektrību, publikācijas nav. Iesaku ieklausīties un iesaku domāt, kā dzīvosiet uz priekšu. Apvienoties ar tiem, kur jūs nemuļķos ar neesošu satversmi, kas īstenībā ir, bet zem viņas ir tā visa, tieši viņu spēļu noteikumi, kurus nepieņem par parlamentā, bet kaut kur, kaut kādi masoni, globālisti vai kas viņiem diktē un liek. Jo, kā jau dzirdējāt, 2 no, kaut gan mēs jau to sen jau zinām, 2 no slavenākiem lomu spēlētājiem, opozicionēriem, tieši pasaka vienu to pašu, ka parlamentā neko nepieņem. Pieņem, значит, kaut kur citur. To arī diezgan liela daļa zina. Bet atcerieties vienu. Zem vienalga, kura normatīva akta,
vai jebkurā brīdī jums ar viņiem nekāda saistība nav. Uz tā normatīva akta jūs savu piekritību esat devuši? Neesat. To ir viņi izlēmuši. Lai viņi arī paši pilda, ja viņiem to vajag. Priekš sevis, lai viņi ievēro. Tavs bļaus uzreiz hauss sāksies? Nē. Hauss jau sen jau. Un lēnām viņš iet uz priekšu. Būs vēl sliktāk, ja šādi vēl turpināsiet baidīties, bailēs tirināties viens otru, kā lai saka mocīt, sakiet latviešu tauta, tautas kultūra, kāda viņi ir īsti, vienam otrs apšmaukt. Sistēmai ņirgāties ikdienā, valsts pārvaldes iestādēm ņirgāties par pamatiedzīvotājiem, atņemt pamatiedzīvotājiem ne tikai ar nodokļiem naudu, bet arī īpašumus, bērnus un tā tālāk. Domājiet, mīļie cilvēki, būsim stipri, iekšēji, un tad mēs arī ārēji parādīsim. Izrādiet pilnīgo neusticību šai valsts iestāžu aparātiem, tai korumpētai līgzdai. Pilnībā neusticība. Un kā vien variet, dariet, neuzturiet viņus. Nav viņi to pelnījuši. Lai beidzās tie smaidi, ņirgāšanās, kā redzējāt vakardienas video. Lai beidzās tas viss.